Turpinājumā vēl kāda noderīga informācija. Kā izrādās, bezmiegs, nogurums, neregulāra vai pātrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, muskuļu spazmas un vājums, roku trīcēšana un pat krampji, tas viss var norādīt uz to, ka cilvēka organismā trūkst tāda svarīga viela kā magnijs. Magnijam ir ļoti svarīga loma organismā. Tas piedalās daudzos bioķīmiskajos procesos, un arī tāpēc magnija trūkums var izpausties ar daudziem simptomiem. Tāpat kā citas minerālvielas, arī magnijs neveidojas organismā, tāpēc pietiekama daudzumā to ir jāuzņem ar uzturu. Ikdienā cilvēkam ir nepieciešams uzņemt 350 mg magnija. Lielā daudzumā tas ir zaļajos lapu dārzeņos, zivīs, riekstos, kā arī citos dārzeņos un augļos. Taču ikdienas steigā nevienmēr izdodas pareizi un labi sabalansēt savu uzturu, un tad magnija trūkums var likt sev manīt. Ko darīt šādā gadījumā? Nesen tirgū ir parādījies jauns magnija preparāts – Yonax Magnesium B6. Tas ir magnija un vitamīna B6 kombinēts preparāts. Preparāts ir ražots apvienotajā Karalistē un ir ļoti augstas kvalitātes. Arī cenas ziņā ir ļoti konkurentspējīgs ar citiem konkurentiem. Magnesium B6 palīdz uzturēt normālu nervu un muskuļu funkciju, samazina krampjus un trīci, palielina koncentrēšanas spējas, palīdz organismam pārmērīgās stresa situācijās, kā arī ļoti labvēlīgi ietekmē sirds asinsvadu sistēmu, regulē sirdsdarbību, kā arī uztur normālu asinsspiedienu. Jāatceras, ka magnijs papildus nepieciešams paaugstinātas slodzes, nervozitātes un stresu laikā, ja ir miega traucējumi, diabētiķiem, arī grūtniecēm un sievietēm bērna zīdīšanas laikā, arī bērna augšanas procesā. Tāpat rūpīgi jāievēro ieteiktās devas, jo pārāk lielu devu lietošana var izsaukt caurēju. Vecums nenāk viens, tā mēdz teikt. Mūsu locītavas nolietojas, mēs tās traumējam, nepareizi noslogojam un pat pārslogojam. Rezultātā locītavas krimšļi nolietos. Svarīgi ir nepieļaut, lai locītavas nolietotos pirms laika. Izrādās, ka vienīgais veids, kā pasargāt locītavas, lai tās nenolietotos, ir tās lietot. Tas nozīmē kustēties, jo locītavas krimslī nav ne nervu, ne asinsvadu. Līdz ar to tas barojas tikai un vienīgi sinoviālajam šķidrumam, iespiežoties pašā krimslītī. Tas notiek tiešās difūzijas ceļā. Un tas notiek tad, kad cilvēks kustās. Tas nozīmē, mēs vienīgi savas locītavas varam pasargāt, attiecīgi daudz kustoties. Diemžēl mūsdienu pasaulē cilvēki kustas arvien mazāk. Progresē mazkustīgs dzīvesveids, un tad jāmeklē palīdzību. Mēs varam ieteikt jauno līnijas Yonax glikozamīnu un hondroitīnu preparātu, kas palīdz cilvēkam saglabāt un uzturēt locītavu veselīgu funkciju. Šajā preparātā ietilpst dabīgas aktīvās vielas – glikozamīns, hondroitīns, sēra savienojums un kā arī C vitamīns. Šī preparāta kombinācija ļoti pateicīga, lai cilvēkam uzlabotu locītavu veselību, sekmētu skrimšļaudu veidošanos, stimulētu kolagēna hialuronu skābes sintēzi un lai locītavas tik ātri nenodiltu cilvēkam dzīves laikā. C vitamīnam piemīt arī pretiekaisuma darbība.